Labvakar, sestdienas dienā. Man ienāca tāda informācija, ka Latvijas pārtiks veikalos esot kaut kādas kosmosā cenas. Jā. Es vienkārši, te dienās ar savējās žuvītes runāju pa telefonu, viņi tagad Latvijā ir. Un tu viņi man tur stāstīja, viņi kaut kādu pienu esot pirkus, pārpa 2 eiro. Nu, ne jau parasto pienu, bet tādu millermilku, jā. Man liekas, ka viņi reklamē arī pa Latvijas pa televīziju. Šeit tā millermilka viņiem tā bāze esot tepat Brēmenē. Viņi tepat ražo. Šeit viņam cena ir kaut kāda 2 reizes vairāk, kā pat 2 reizes lētāk. Es nav bijis Latvijā tagad, bet tāpēc es nemācēšu komentēt, bet es varu atkal parādīt, kādas šeit cenas ir. Tāpēc man tepatām no mājām netāli ir Lidls. Iesim Lidlā un paskatīsimies, kādu sortimentu piedāvā vietējais tīkls un kādas produktiem ir cenas. Ejam iekšā. Nu tā, esmu veikalā iekšā un izdomāju, ka sākšu ar maizi, jo maize ir tāds pamata ēdiens, ko visi ēd, lielākā daļa ēd, jo bez maizes nav dzīve. Šī te maize, kas ir Vācijā, viņa nav ēdama. Ja mēs salīdzinām Latvijas maizi, rudzu maizi, ķelmēnu maizi, lāču maizi, šī maize ir kaut kāds veidojums no mīklas, nesaprotams, ja tu uzsmēri sviestu un kaut kādu desu uzliec un sieri, vienalga, tu viņu ēd, tas ir apmēram, ka tu izvāri makaronus, un vienkārši ēd bez nekā, tad pēc salmiem, Un te ir tā maize, tagad parādīšu, kādas viņai cenas ir. Tā, sāksim no apakšējiem plauktiem. Parasta baltmaize, 99 centi, esmu ēdis. Tā ejam tālāk, 99 centi, folkorn, tas varētu būt pilngraudu maize, arī esmu ēdis, ejam tālāk, sviesta, kaut kāda sviesta maize, diezgan tāda paliela cena, viņa ir 1,89 €, nezinu, no kā viņa atšķirās, ja mēs salīdzinām to maizi pa 99 centiem, neesmu ēdis, tad ir klasiskā amerikāņu toster maize. Ok, labi. Tā, tagad esam pie augstāka plauktā. Cenas ir augšā. Tā, 1,89 € maksā šī te nesaprotamā maize, kuros arī esmu ēdis. Garša viņai ir, kā jau es teicu, tu izvāri makaronu un ne tu sāli viņam, ne tu mērci uzliec virsū, vienkārši ēd pliku makaronu. Un cena ir 1,89 €, sviests vienkārši. Tā te ir 99, vēl zemākas kvalitātes maize. Un tad pa lielam, viņas visas te tādas ir. Tā ir 1,29 €, 1,29 €. Tā, te ir tas pats augstākais plaukts, respektīvi arī cenas ir 1,89 €. Esmu ēdis, garš ir, es teiktu, labāk tad ņemt to no zemākā plaukta pa 99 centi, nekā šo te pa 1,89 €, jo, garš ir vienkārši, nebaudām. Te ir, kas mums te ir, 2,39 €. Tas pats amerikāņu variants, kas bija pirmajā plauktā. Tā, 1,19 €, šī ir kaut kāda graudaugu maize. Tā, arī esmu ēdis. Tad šeit te ir proteīna maize, 1,89 €. Šī maize, viņai arī nav nekādas garšas īsti, bet, ja galīgi nav varianti, tad šī tā maize, ko var ēst. Tas pats ir arī pa 1,95 €. Es nezinu, arī no kaut kādiem graudiem, no sēklām. Var, šis vēl ir variants. Tā, tas bija pa tām maizēm, kas jau ir gatavas, safasētas, sagrieztas. Es neiesaku, ja jūs braucat uz Vāciju, pārvācaties, labāk paņemat kaut kāds 20 iepakojumus līdzā, iemetat saldētavā, maizi var sasaldēt mierīgi. Kad tu gribi izņem ārā, un atkal sev vaļā, viņai garš nemainīsies. Tāpēc tā maize, ja jūs gribat alternatīvais variants, ir šeit pat uz vietas cep maizi, un tad, kad viņi ir no rītiem svaigi, tu viņu var paņemt. Te ir tāds aparāts, diezgan parocīgs aparāts, pa maizi ieliec iekšā un sagriez, kā tu viņu gribi, Te ir 12 mm, 14, to parādīšu. Tā, varēs redzēt vai nevarēs. 12 mm, 14, 8 mm un 10 mm. Tu var izvēlēties kādu biezumu tu gribi šķēlēm, un tas aparāts tev sagriezīs, Tas tāds bonusiņš, tāds pluss,
Labi, ir, ejam tālāk pie kafijām. Jā, tie, kas lieto kafiju, es lietoju kafiju, jā, bet nu nepārāk bieži. Bet tie, kas tā vairāk lietoja, piemēram, Dalmajer kafija, tāda populārāka. Šeit es to parādīšu. Tā ir Dalmajer kafija, promodal 7,49. Nē, ar Lidl karti, jā, viņi 5,69. 1 kilograms, jā. Lidl karti, jā, tu vari dabūt tepat pie kasas, un tad tu varēsi nopirkt pa 5,69. Te ir Dalmajer klasika, jā, 6,49 bez akcijas. Jakobs kafija, kuru arī ražo šeit pat Vācijā. Esmu bijis, jā, darba darīšanās tur ar smago mašīnu 7,49. Tālāk, jā, man ļoti tāds īpatnējs moments. Es gribēju pievērst uzmanību riekstiem. Jo vien brīdi es sēdēju tikai uz riekstiem. Tāpēc, ka šeit ir rieksti, jā, 200 gramīgās paciņas. Līdz parādīšu. Pekanrieksti. 2,79, jā. Nu, tu Latvijā nedabūsi pa 2,79 pekanriekstu iepakojumu, 200 gramīgu. Mandeles, 2,79. Valrieksti, 200 gramīgā paka, 2,59. Šeit gan mazliet papirkts ir, bet tālāk ir makadāmijas rieksti, jā. 125 gramīgā paciņa, arī esmu ēdis, 2,49. Man liekas, pat cena ir mazāk palikusi, jo viņi maksāja kaut kādi 3 eiro agrāk. Te ir dažādi arī riekstu maisījumi, žāvēti augļi, dzērvenes, dateles. Jā, tie rieksti viņi nav, jā, tās pirmās kvalitātes, pirmās zortes, bet rieksts viņš arī Āfrikā ir rieksts, jā, neskatoties uz viņu kvalitāti. Jā, es personīgi Lidlā ļoti reti iepērkos, tāpēc, kad man nepatīk tas, ka jā, te nav slikta produkcija. Ne jau tāpēc, ka vienkārši te, tās cenas tādas salīdzinoši adekvātas ir, un tāpēc arī visa šī te imigrācija, kas ir atceļojusi uz Vāciju, iepērks Lidlā, jā, un tad, ja tu ieej kaut kādā sestdienas rītā vai piekdienas vakarā, tad jā, te jākaujās, jā, jo tas musulmaņu sievietes, viņas tur pie augļiem, pie dārziņiem, jā, zin, tā kā Stambuls tirgu apmēram, tad viņas ņem tos augļus, dārziņus, aptausta viss, jā, kurš cietāks, kurš mīkstāks ir, jā, un tu zin, paņēma to tomātu, jā, tagad viņi saka, tas bija viņas tomāts, jā, baigā ņemšanās, jā, tāpēc es iepērku uz citā veikalā, jā. Ejam pie makaroniem, jā. Kas man liekas tāds arī īpatnējs, jā, makaroni. Tagad paskatīsimies zemākie plaukti. 79 centi, 79 centi, 79 centi, tā eiro 19, eiro 49, 99 centi, jā. Augstākie plaukti. Šeit ir arī bioprodukcija, kura skaitas augstākas klases, jā, es teiktu pat augstākās klases, un reizēm bioprodukcija maksā, tā atšķirība, jā, nav liela, jā, paskatāmies, te kaut zaļi makaroni, jā, no kaut kādiem zirņiem, jā, pīgi viņi zina, tad ir šeit eiro 55 nūdeles, arī bio, augstas kvalitātes, jā, tad šeit ir 85 centi, arī kaut kas īpatnējs, jā, franču karoks, vai kas tas pakal, tas nav franču, itāļu karoks virsū ir, arī kaut kādi itāļu makaroni ir dažādās krāsās, un bio, jā, respektīvi, lai tu tiktu pie bio logo, jā, ja tev ir savu firmu, tagad domā, ka tu štempelēs virsū bio un liks ceņiks virsū, nē, tā nebūs, jā, šeit Vācijā diezgan stingras kontrolas ir. Eļas, tūlīt parādīšu, saulespuķeļa eiro 49. Rapšeļa eiro 39. Olīveļas dažādas. Bio olīveļa arī augstākas kvalitātes, 10 eiro, 750 mg. Šeit arī ir 750 mg, te ir 6,99 ir 500 mg. Ejam tālāk, jā. Šeit ir dažādi fasējumi, gaļas, salami desas, šķiņķi, dažādi miksi, kur ir, piemēram, kaut kāds tīters kopā ar vistu, jā, vai cūka kopā ar kaut kādu citu dzīvnieku. Jā, es nepērku, man īsti nepatīk, jā, šie te fasējumi.
Tāpēc, jā, bet tiem, kam garšo, jā, lūdzu, jā, izvēle liela. Kaut gan, jā, ja mēs paskatāmies, ja eiro 75, ja te ir, kas te ir, cik te ir grāma, 80 grāma, jā, galīgi neizdevīgi. Tagad es esmu pie sieriem. 150 grāmi, jā, eiro 15, kaut kāds siers ar valriekstiem, eiro 99, te ir 250 grāmi. Kaut kas varētu būt kaut kas Holandas sieram līdzīgs. Te mums ir arī kaut kāds siers. 2,09 €, 175 grāmi. 2,59 €. Te ir 225 grāmi, jā. Tā kā ir tas bio variants, jā, šeit ir bio, eiro 65 un te ir 200 grāmi, jā. Atkal ir tā situācija, ka bio siers, kurš ir augstāks kvalitātes, ir lētāks nekā siers, kurš varbūt ir zemāks kvalitātes. Ja? Šeit ir kaut kāda ekskluzīvie sieri, ja, kas ir ar kaut kādiem, piemēram, Old Amsterdam, ja, Holandas siers, šis ir vācu siers, tad ir Šveices siers, jā, interesanti, kāds viņš ir, jā, varbūt jāpaprovē, jānopērk būs. Te arī Šveices siers ir, šis ir cietais siers, jā. Naglu var iedzīt, 2,28 arī Šveice, jā, Vācija, Francija, jā, franču siers, arī tāds pusciets, jā, cik tā maksā, 2,13 €, šitas te gabals, 119 grāmi, un te ir kaut kāds šitas varētu smirdēt, jā, zini, ka tu bez trojkā norauji pēc garas darba dienas, un tad tu novelc, jā, savus zābaks nost, un tad tā ir kā, jā, 2,59 €. Ejam tālāk. Jā, pa lielam te ir Austrija arī. Tas jau nav Latvijas karoks, man liekas, ne, tas ir Austrijas. Austrijā kaut kāds pelējums siers, jā, nocenots 30%, jā. Tā kaut kā, jā. Kas te tālāk ir arī Francija, Vācija, Austrijā. Jā, dargie draugi, es nevarēju nepienākt pie šī plaukta, jo būt alkašam Vācijā ir apmēram tas pats, kas, ja tu Latvijā rūkā pa kaut baņķieri, jā, vai deputātu. Ja tu vienkārši maizē, jā, tūlīt parādīšu cenas alkoholam. Jā, te ir viņčuki, visi tie vīni, viņi ir sausie. Respektīvi, viņš būs skāps, vairāk kaut kādām gatavošanām un tā. Ejam tālāk. Jā, šampanieši un kaut kādi vienkārši alkoholiski dzērieni, eiro 49, jā, nezinu, kas tas ir, kaut kāds alkoholiskais dzēriens ar dzēruņu garšu, tāpat ir eiro 79, jā, arī ar mango garšu. Kas te ir tālāk, jā, šis varētu būt kaut kāds, arī alkoholiskais, liķieris rakstīts laikam, jā, ābolu liķieris. Īpatnēja krāsa viņam duļķaina, apmēram tā kā kaut kādam šitām te tonikam. Tonikam nav duļķaina, bet ne, tā kā bērs sulē, jā. 3,99, jā. Tālāk ir visādi spirtotie, jā, dzērieni, 2,29. Tad šampanieši, vodka liķieris, jā, 3,49. Tā, šampanieši. Tepat karoks klāt ir, jā, itāļu šampanietis. 2,29, jā. Tā, sekt kaut kāds, šis ir bezalkoholiskais, 2,69. Rakstīts ir alkohola frei, 2,69, tā, kas mums te ir tālāk. Burga kaut kāds, jā, sekt, trūkeni, jā, šis būs sausais. Te ir kaut kāds vācu, jā, pa 4,69. Tāda pudele jau tāda izskatās jau kvalitatīvāk. Tagad atnācu pie aliņiem, jā. Ar aliņu te ir tā, jā, izvēles sūds, Lidlā aliņu nav. Es saku, vienīgais, ja tu esi kaut kāds pēdējais alkašs, jā, un tev pofīgi, jā, ko pērt iekšā, galvenais, lai grādi būtu, tad parādīšu, kāda te aliņa ir. Kaut kāds Flenenbachers, kaut kāds Kronbachers. Jā, ja tu nopērci 95 centi, pieskaiti vēl 25 centus par
par pašu pudeli, jā, kuru pēc tam tu varēsi nodot un saņemt atpakaļ savus 25 centus. Latvijā, kā zināms, tie ir 10 centi. Šeit jebkurai tarai, kas ir skārda buņģa vai plasmasa, tie būs 25 centi. Tā 5,0, jā, nu te vispār laikam aknē jāatsakās ir pat šādi kaut kāds kraftu bīri, jā. Diezgan interesanti tā viņiem tā skārdeni ir. Šitādas ir, kas pirmo reizi tagad redzu. Mošku paņemt, jā, dažus, jā. Šinī te veikalā, jā, nav, šinī nevajag. Ja tu gribi kaut cik normāli alaini iedzert, tad vajag braukt uz specializēto dzērienu veikalu. Tur tu dabūsi, jā, jebko beļģu āliņu, jā. Beļģu āliņš labs ir līf, kas ir lēf, vai kā viņi tur pareizi izrunā. Viņš arī maksā attiecīgi 1,80 pa 0,3 pudelīti, bet viņš šķirī labi, jā. Tas pats ir arī kaut kādā Edekā veikalā, tur arī būs normāla izvēle, vai Revē, jā, Lidls, Aldi, Netto, Penny, jā, tur aliņu nepērk. Tagad paiesim tālāk pie tādiem stiprākiem alkoholiskiem dzērieniem, kuri sasniedz jau vairāk pa kaut kādiem 10% alkoholu. Šis ir, es nezinu, kas viņš ir, kaut kāds liķieris, jā, 4,49, jā, ņemot vērā plaukta apstākļi, jā, cilvēkiem patīk. Tā, kas mums tālāk ir? Varbūt paskatīsimies tā, jāgerīts, jā, man interesē. Bet kur jāgerīts, jā, nav. Nu, šis ir vietējais jāgerīts. Vietējais, jā, 5,99, 0,7 pudele. Nē, mums ir jāgerīts. Pēdējā pudele, pēdējā pudele, 14,49 €, jā, 0,7 pudele. Jā, tepat ir uzlikts virsū, jā, lai nenospēr kāds, bet diezgan viegli nāk nost. Un tā arī paiesim pie zemākiem plauktiem, jā. Nu, šo mēs varat salīdzināt ar kaut kādu 3 graudnieku noteikti. 5,99, jā, 0,7 pudeli. Es domāju, ka tu arī, nu, pielikt ģīmi, jā, un tad 2 dienas tev suns mutlaizīs. Jā, te mums kaut kāds ir pa 7,19, 40 abarotu viņam. Es domāju, ja šito iepēr, jā, tad kājas pret sauli, jā, atmet pakaus. Bet, nu, ja tu esi rūdīts alkašs, jā, tad moški izturies. Tā, pa alkoholu arī noslēdzam. Tagad būs tāds neliels, nu, sveiciens manai žubītei, jā, kur tagad Latvijā ir. Jā, nu, neskatāmies uz alkoholu, jā, nu, man arī āķis lūpā ir, bet, nu, šodien nevar, jā. Tā, tagad, ja tu skaties manu vidīku, jā, es Millermilch. Šokolādes tu pirki, man liekas, tu teici, jā, šokolādes Millermilch, un reku viņam cena ir 1,39 €. Jā, tāpēc, nu, mīļum, varbūt, nu, nepērc to Millermilch vairāk, jā, pat cik tu teici 2 €, vairāk pa 2 € Latvijā. Nu, es tev atvedīšu, cik tev vajag, jo, nu, būsim mazliet, nu, ekonomēsim, jā, no mūsu budžeta tomēr katrs, mēs jau neesam nekad miljonāri. Nu, tā kaut kā tāds, nu, neliels, reku vēl nāk cilvēki iekšā, jā, nu, dzīvo te 20 gadus, jā, bet nezinu, kad darba laiks līdz 9. Jā, nu, tas arī pa lielam viss, jā. Nu, reku man čalīts neliela koncertiņa arī uzstājās. Tāds tas apskats bija, jā, es Latvijas lidā kaut kādu vienu reizi tikai esmu bijis, jā, nu, un tā tīri izskrēs cauri, bet, kad, nu, braukšu uz Latviju, jā, intereses pēc iešu, nu, salīdzināšu. Tā kā kaut kā tā, jā, nu, davai tad, jā.